Sveiciens šajā pavasarī Jārdī dārzos. Ir marta vidus un ir īstais laiks apgriezt skarainās hortenzijas un arī graudzāles. Galvenais princips apgriežot ir, jo zemāk mēs apgriežam, jo veidojas lielākas ziedgalvas. Un tas var būt gan labi, gan arī slikti. Gadījumā, ja hortenzijas šķirnē jau pašai par sevi ir lielas ziedgalvas, tad tas var veicināt krūma izgāšanos. Tā kā ar šo arī var mazliet spēlēties ar to, teiksim, cik daudz mēs nogriežam. Un arī, jo mēs agrāk apgriežam hortenzijas, jo agrāk tās ziedēs. Un tas arī ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam spēlēties, jo dažkārt mēs varbūt gribam, lai viņas zied agrāk, un dažkārt kādai šķirnē vai, teiksim, veidojot kompozīcijas, mēs gribam, lai kāda krūme arī zied mazliet vēlāk. Pirmais man te tāds hortenzija krūmiņš, ko parādīšu, ir jauns hortenzija krūms, 2-3 gadi viņam varētu būt. Tad, pirmkārt, te jau es redzu, te man ir viens zariņš, kas ir nolūzis pavisam. Es to pirmo griežu pavisam nost. Un tad mēs skaitam pumpurus. 2 vai 3 pumpuri skaitam, citi saka 2, citi saka 3. Principā jāsaprot ir tas, ka tajā vietā, kur mēs nogriezīsim, no tā pumpura augs tātad jaunie dzinumi, un tur veidosies šis te sazarojums. Ja? Piemēram, šim es pat teiktu 1-2 pumpuri, un apmēram kaut kādu puscentimetru virs tā pumpura, es griezīšu to zaru nost, ja? Un tāpatās arī šeit 1-2, te teiksim, es paņēmušu 3 pumpuri. Arī tāpatās. Šeit mēs paskatāmies, griežam, ja? Šeit griežu, otras pusītes. Un šādi te mēs izejam cauri visiem zariņiem. Principā te es vairāk pat 2 pumpurus skatos, lai man tas krūmiņš veidojās tāds kuplāks. Šeit šim krūmiņam man arī daudz sīko zaru nebija, tāpēc īsti vairāk man šeit arī griezt nav ko. Un pieminot vēl graudzāles, te jau var redzēt, te jau kāds ir čakli pacenties un graudzāles ir apgriezis, bet tagad arī ir laiks labs, lai apgrieztu graudzāles, jo kāpēc ar to nevajadzētu novilcināt, jo tad, kad jau sāks augt jaunie dzinumiņi, tad griežot mēs tos varam satraumēt. Un te mēs esam pie lielāka hortenzija krūmiņa, kur varbūt sākumā, ja kāds ir skatījies, teiksim, bildes, kur ir schematiski uzzīmēta hortenzija apgriešana, tad mazam krūmiņam mums ir vienkārši to saprast, bet tad, kad mēs nonākam jau pie kaut kā lielāka un tik sazarota, tad varam arī apmulst, ar ko tad mums vispār sākt un ko mums griezt. Un tad es iesaku, sākam ar to, ko mēs labi uzreiz varam ieraudzīt un ko mēs labi uzreiz varam saprast. Tātad, pirmkārt, šie te jau te augšpusē var redzēt šie te lielie skaistie jaunie zari, tie ir izauguši šeit pagājušajā gadā. Var redzēt, ka šajā vietā ir nogriezt zars, ja, virs tā pumpura, un šeit ir pagājušā gadā izauguši jaunie zari. Un tad tāpat kā rādīja iepriekš, atkal skaitam 1, 2, 3 un virs trešā nogriežam. 1, 2, 3 un virs trešā nogriežam. Te tāds kaut kāds mazs puļķīts, to arī uzreiz varam pie viena paņemt nost. Šeit tas pats 1, 2, 3 un nogriežam. Vietām, kur man prasās, es griežu virs otrā pumpura, vietām virs trešā pumpura. Skatāmies, kur mēs gribam, lai šis te jaunais sazarojums veidojās cik augstu. Tagad, kad tas lielais garums jau ir paņemts nost, mēs jau kaut ko labāk varam redzēt, kas te iekšpusē notiek tam krūmam. Piemēram, te šie te krustojās, tad šo mazāko es ņemšu ārā. Ja ir jāizvēlās starp vienu vai otru, protams, kad cenšamies griezt ārā to, kas ir vājāks, to, kas ir, teiksim, mazāk attīstīts tas zariņš. Un visādus šādus maziņos
mēs griežam ārā. Šis tāds arī vājš, es principā viņu vispār nogriezīšu jau uzreiz šeit nost. Un tā turpinam, ejam cauri. Arī tos, kas, pieņemsim, aug krūma iekšpusē, šeit zariņš aug krūma iekšpusē, to mēs vispār izgriežam ārā, ja? Šis te tāds smuks jauns zars, kas aug krūma iekšpusē. Te ir tāds, jā, uz jautājumu zīmes, vai to mums griezt ārā vai nē. Nu, šobrīd es viņu pagaidām atstāšu. Paskatīsimies, ko mēs vēl šeit noņemsim nost. Šeit tādi daudz sīkie, varbūt šo vispār varam arī nogriezt nost, šo mazo nost. Šeit aizlūzušie, protams, visi tie, kas ir nolūzuši vai aizlūzuši tos, protams, ka mēs uzreiz griežam ārā. Šeit tāds, jā, paņemsim nost. Nu tālūk, nākamais tātad uzdevums ir turpināt ar mazajiem sīkajiem zariņiem, viņus kārtīgi izgriežot. Tagad, kad jau tas krūmiņš jau ir jau pavisam skraišs kļuvis, tagad mēs varam labi ieraudzīt vietas, kur vēl mums ir kādi liekie zari, kas krustojās, iet uz vainaga iekšpusi vai kā savādāk, nu, teiksim, neveido labu formu krūmam. Viens, ar ko es skatos, šis te zariņš pie apakšas, ja, jo viņš ir tāds te izgāzies, blakus savukārt viņam aug te jaunais zars, un es domāju, ka šo varētu vispār ņemt nost. Un es šo zaru visam pie apakšas griežu ārā. Es skatos, ka šeit ir jauns smugs zars. Tad šo zaru es pagriezīšu vēl īsāku. Ja? Es gribu, lai man te sāk veidoties blakus dzinumi. Es pagriezīšu šo te īsāku. Un man būs jauni smuki dzinumi. Šeit arī 4 diezgan lieli zari uz viena. Ja? Šis ir līks, krustojās. Jāpadomā tagad, kurus no šiem atstāt, kurus nē. Šie 2, šis ir vājāks. Es nogriezīšu šo vispār nost. Un šo te līko es nogriezīšu. Un šo nogriezīšu vēl īsāku, lai man šeit veidojās jaunie. Šie te krustosies. Šeit ir viens tāds vājš. Šo te vienu paņemam nost. Šo te varbūt es varu vēl saīsināt īsāku. Šis te, kas man te uz apakšu iet, ir jāpaņem ārā. Mazie sīkie. Nu tā, apmēram šādam. Tad vajadzētu izskatīties apgrieztam un saformētam hortenziju krūmiņam. Un lai gan liekas, un dažkārt ir žēl un liekas, ka mums nekas no tā nepaliks pāri, bet nākošajā sezonā tas viss ataugs 3 reizes lielāks. Ko, lai mums visiem krāšņa šogad hortenziju sezona!